Vairāk nekā 30 pasaulē atzīti literatūras zinātnieki šonedēļ lasīs referātus un piedalīsies diskusijās par jaunatklātām atziņām un vēl neizpētītiem krievu literatūras klasiku virzieniem. Šie lasījumi notiek Rēzeknē kopš 1982. gada un ir veltīti Rēzeknē dzimušajam izcilajam Puškina daļradas pētniekam Jurijam Tiņanovam. Tāpēc šī starptautiskā konference ienākusi pasaules literatūras zinātnes apritē kā Tiņanova lasījumi. Мне кажется, что каждый житель любого города, даже поселка, ему всегда интересно, чем знаменит в мире его небольшой город. Man liekas, katras pilsētas un ciemata iedzīvotājs, viņam vienmēr ir interesanti, ar ko pasaulē ir pazīstama viņa mazā pilsētņa. Un ja šajā pilsētā ir piedzimis, kā es uzskatu, liels zinātnieks un ļoti labs rakstnieks, viņa godam pat reizi 2 gados no dažādām valstīm savāca zinātnieki. Man šķiet, ka tas pastiprina šīs pilsētas iedzīvotāju patriotisko izjūtu. Viņiem ir patīkami, ka dzimtā pilsēta ir saistīta ar tādu pasaulē plaši pazīstamu vārdu. Šajā konferencē zinātnieki plaši aplūkos Puškina, Ņekrasova, Čehova, Turģeņeva un citu pasaulē populāru krievu литературas корифею daļradi. Для нас всех присутствующих здесь это очень. Mums visiem šeit klātesošajiem tā ļoti sena un zinātniski nozīmīga tradīcija, kas tiek saglabāta postpadomju telpā. Tradīcija, kas vienlaicīgi simbolizē veco autoritāšu atzīšanu, kā arī iespēju meklēt jaunus ceļus, jaunus uzskatus. Plašāku konferences dalībnieku uzmanību piesaistīs zinātnieces Tatjanas Nikoļskas ziņojums par bohēmas definīciju gruzīņu versijā. Я в 2 словах вот вам рассказала, о чем я буду говорить, о богеме, какая богема была в Европе. Es jums 2 vārdos pastāstīju, ka runāšu par bohēmu. Par to, kāda bohēma bija Eiropā, kā tā formējās Gruzijā, kādi bija bohēmas virzieni un kā tas miedarbojas ar Francijas un Krievijas bohēmu. Konkrēti stāstīšu par to, kā gruzīņu dzejnieki sevi lika vienā rindā ar plaši pazīstamiem rakstniekiem un literatūras varoņiem. Piemēram, Tucanska Bidze rakstīja šādu rindu. Pliki Hamletam iesita Vaļerjans. Vaļerjans Gaperdašvili, viņa draugs, iecirta pliki Hamletam. Ar katru gadu Tiņanova lasījumi kļūst arvien populārāki. Lielāka kļūst arī sabiedrības interese par slaveno Latgales novadnieku Juriju Tiņanovu. Недаром эта серия «Жизнь замечательных людей», она Nevelti ir izdota sērija brīnišķīgo cilvēku dzīve. Cilvēkam ir raksturīga interese par tiem cilvēkiem, kas ir sasnieguši kādus nozīmīgus rezultātus. Cilvēkus interesē biogrāfija, radošā darbība, personības. Jurija Tiņanova atstātais mantojums literatūras zinātnē, kā arī Rēzeknes novadpētniecībā, šobrīd pārsvarā piesaista tikai speciālistu interesi. Taču interesantu loks arvien paplašinās, un jau nākamajos Tiņanova lasījumos zālē redzēsim daudz vairāk pašmāju cilvēku.